Čau visiem sen neredzētiem, vai ne? Oskars ir back. Kaut ko jums forši parādīšu. Man pieteica, ka man esat jāuztais video, samnās vēl bijis, skatījos mēnesi apakaļ video liku YouTube. Šajā video 1, 2, 3 galdi, galda virsmas. Tad pateikšu, kur jūs varat redzēt zilo galdu, ko es pabeidzu dēlam un uzdāvināju dzimšanas dienā. Zaļo galdu, ko es pabeidzu, kas ko kā. Un vēl muzončiks mašīnā. Tāpēc skatāmies, draugi. Nu tātad, nedaudz parunāsim par galdu virsmiņām. Šo galdu virsmiņu es iesāku arī pēc tam, kad es pabeidzu zilo galdu vai pa starpai kaut kā tam līdzīgi. Šī virsma ir paredzēta man mājās. Teiksim tā, ap 60 sensoriem. 5 krāvas epoksīds veķis, zils, rozā, te kaut kur bija sarkans, zeltenīgs, zaļgans un tādā garā. Tad, jā, šis ir viss tas pats princips, kā tam zilam bija. Tad, būs man vēl šausmīgi daudz šie galdi jātaisa, bet, jāpabeidz ir tie, kas ir jāpabeidz, jo man ir šausmīgi daudz darba, tāpēc šis ir viens, kurš tiks pabeigts, jā. Tad, kamēr es krāmēju nākošo galdiņus izstāstīšu. Tiem, kas nezin, nav redzējuši zilo galdiņu, sameklējiet TikTokā mani, un tur jūs redzēsiet par šo galdiņu. Viss updates pilnībā, man liekas, ir viss, kas to kā, un kā viņš tur tapa, un nobeigums viss, un to jūs varat atrast TikTokā. Un tajā pašā laikā arī par zaļo galdiņu šo arī visu varat atrast TikTokā. Tāpēc, ja jums ir TikToks, apskatīt TikTokā, ja jums nav TikToks, sorry. Ja baigi gribas, var safilmēt video. Tad šeit ir vēl viens maziņais. Piņķis, jā. Šis arī. Paliek salikt apakšu vispārējo un uzmačīt kājas. Arī ļoti, ļoti skaists un smuks, teiksim tā. Tāpēc šis man ir jāpabeidz tuvās 2 nedēļās. Tādi, kas mums vēl ir? Vēl viens galdiņš. Šis vairāk video būs vienkārši par parunāšanu, parādīšanu un visu pārējā, jā. Tāpēc, ka, darba man darbīgā laika man nikujā. Tad sačinam šito te. Visi viņi taisīt vienādā veidā ar vienādiem sensoriem. Tāpēc viņi pieslēgti ļoti vienkārši strādā uz Type-C lādētāju. Bet, būs jau uz powerbankām arī būs. Un šis ir, šis tāds izskatās draņķīgs, tikai tāpēc, kad viņš nav ne pulēts, nekas, bet, kā jūs redzat, arī būs viss. Šis ir olīvu krāsā. Tad tādi izskatās tie galda virsmas, teiksim tā, jā. Un tie, kas saka, kad, var nopirkt Ķīnā, tad ejiet un pērkt jūs savā Ķīnā, jā, tas ir savādāk. Tāpēc šādi viņi izskatās. Man nav telefonā video, es domāju vienkārši iemest videku pa zilo galdu, bet man nav video, tāpēc gribat redzēt, čāpojiet uz TikToku. TikTokā man nevar atrast, tā ir mana darbnīca. Man liekas, tā bija, ja es nekļūdos. Tad, jānobeidz šis ir. Gribu šo savādāku, jo tas ir no pašam kājas, kaut ko tādu inčīgi uztaisīt. Un kaut ko savādāk, teiksim tā ziņā. Aiziesim tagad parādīšu jums autiņu. Kā saka, jāsaka, varbūt kādam interesēs, ja kādam interesēs, varēšu izstāstīt, kas ko kā, kas man tajā autiņā tur ir iebāzis. Tas vienkārši man pašam priekš sevis. Zinu, daudz teiks, nafik tas vajadzīgs, bet tā ir mana dzīve, dar, ko gribam, vai tā nav. Tā ir, priekš to. Tas mums te ir. Uztaisīju durvis no stikla šķiedras, bet sākamies ar bagūzi. Nedaudz bardaka šeit vēl ir jāpiestrādā. Tad šeit mums ir 2 12 colu subwooferi, DS18, 1000 VTRMS katrs. Tad mums ir Bassface Team 5000 pastiprinātājs un 2 Edge pastiprinātāji, kas darbina katrs savas durvis, čupa vadi, pagaidām 2 akumulatori. Vēl ir oriģinālais ģenerators 180 ampēri, bet būs vēl. Pasūtīju no Amerikas 400 ampērs un ģenerators nāk. Vēl nav atnācis huļģi, kurš pazūd. Kā skan? Šitā skan. Pielišu kādī maziņu video bez skaņas, lai jūs redzat. Tas ir ar mazu jaudu. Tad ejam skatāmies durtiņas. Durtiņas. Oskars taisīja pats no stikla šķiedras. Ja nevar durvis taisīt daudz uļā.
Atdaudzīs kaimiņai mašīnu durvis. Šādas durvis. Nekas baigi kruts nav. 1,8, 2,6 pusinieki un mazais tviterīts. Visi ir Edge Pro. Tā diezgan labi. Ļoti labi ķērts. Es kaut kad uzšķinīšu video. Un maģi es esmu ielicis tur apakšā. Tur pionieru maģīti. Kāpēc es ieliku pionieru maģi? Ieliku pionieru maģi tikai tāpēc, kad man nodega oriģinālās muzons un viss iegāja iekšā komponenta pekšanā. Es visu nomainīju, man skanēja tikai viena puse. Tāpēc es arī nomainīju uz pionieru maģi. Un tā ir vieglāk un salikt jaunas vadus, durvīm pilnīgi. Nu, visu tā ir daudz foršāk. Bet, ja kāda būs jautājuma, kas kaut kā pa muzonu droši var uzrakstīt, nu, TikTokā, man liekas, daži video tikai ir par muzonu, nekas visu nav. Tā kā tā, raujās, es nezinu, ko teiksim tā. Ko vēl jums var izstāstīt? Neko? Nu, šitais galds vienkārši, kas savčiks un šausmīgi viņš patīk. Tāpēc, jā, neaizmirst piesakot TikTokā. Jo tur es katru dienu lieku video, tikai tāpēc, ka, nu, man paļaboma neviens pa neko nemaksā, ka es tos video lieku gan TikTokā, gan YouTube, ja. Bet TikTokā man patīk tas, ka tu vari ielikt mazu video, taisnu telefonu tur taisnu, vai šķēsam vienalga, ja. Vienkārši, nu, pat nevajag tur baigi viņu neko veidot, tajā YouTube, tur viss tas un tur viņi dievs un tiečakarēt pie mūzikas, YouTube un viss pārējā, ja, un tādā garā. Tāpēc, nu, kaut kādu uztaisīšu video vēl, kad es būšu pabeidzis šo galda virsmu, kas ir man paredzēta, ja. Un gan jau kā arī Pinky un otru pabeigšu. Un tad būs jātaisa vēl pāris šādi galdiņi forši, un tad varbūt arī satūmēšu pilnu procesu, kas ko kā un kādus sensors izmantojam visu pārējo. Tāpēc neaizmirst piesakot TikTokā, lai nepazaudētu mani, ne? Sorry, ka bija pazudis, jā, bet, nu, tiekās draugi, tad jau varbūt kaut kādu vēl viens video būs. Jāņem jau būs, kur es vēl nepaliku, ne?